4 konkrēti jautājumi no viena personāža. Jo Misters V gribēs tev pārsteigt. Viņš tev uzdos 4 jautājumus par Rīgas zeļiem. Cik tu labi zini pats savu komandu. Es zinu, ka Artūrs arī nav lietas kursā, kā tu noteikti vari ņemt Artūru palīgā, ja tev ir vajadzīgs. Ideāli, Artūr. Bet ja es nezināšu? Tad neko. Tad ņemsim Reini palīgā. Aiziet. 4 jautājumi par zeļu sezonas ievadu. Lūk tā, Arēna Rīga pret Keilu. Atcerieties tādu spēli. Kurš guva pirmos punktus Rīgas zeļu vēsturē? Es negribu samaloties. Nebija tā, ka Alīds bija uz Franci Lāci. Aliups. Artur palīdz. Vai Zigis tur pēc kaut kāda leja piemet pēc piespēles? Tur bija diezgan ilgi blocīšanās. Vai Toms Skuja iemet caurgājienā? Es zinu, ka mums no pirmiem 8 punktiem bija 2 Aliup danki. Lācim, abi. Pareizi, jā? Tad nereinim. Jā, bet viņi var atlaist. Es varu uzmest. Francis nebija pirmais. Man liekas, kad pirmais iekrāmēja. Nu, Skuja varbūt Jums bija jābūt ofisā bildē kaut kur tādai. Nav jums tāds? Office vēl nav. Ir jābūt savs privāts. Tad vēl bija pamatīgā stresā GM. Es arī biju tur pamatīgā stresā. Pagaidām, patiram, kas varētu iet sākuma piesniekā gāja Francis, Zigis, Toms, Vīksne un Uģis. Uģis gāja arī. Uģis, man liekas, toči neiemet pirmos. Es tad palieku pie Toms Kujas, caurgājienā. Es iešu Zigi. Misters V? Toms Skuja, prezidents. Jā, tomēr. Ja nebija Alīds, tad Toms Kuja caurgājienā iestūma. Nu, numur 2 Toms jautājums. lieliski spēlē pēdējos mačos. Kurš no komandas spēlēm dzimis Liepājā? Vējpilsētā? Tu zinās, tavs favorīts. Verkolts dzimis ir? Nē, Gulbeni. Tur jau var dzirdēt, man šeit ir runā ar viņu. Favorīts? Jā. Vēl favorīts. Es pat zinu. Diezgan daudz esmu pieminējis. Jā, es pat zinu. Demskis dzimis Liepājā? Es nezinu, tu jau piedalies spēlēs tikai Jā, tev. Liepājā dzimis. Paskaidr, kurš tu zini? Spēlētājs. Kur dzimuši? Ļāviens. Nu, Frants taču ir rīdzinieks. Jā. Zīgis Madonietis. Jā. Guga nav bijis no Liepājas. Guga, kur taisīja viņa jau kaut kādā. Osborns Neesmu ar skatījies. Toms, bet Jūras Vītols taču ir rīdzinieks. Jā. Toms Skuja rīdzinieks ar ne. Jūras ir Jūrmala, Toms Rīga. Bet, starp citu, ja nemaldos tēci no Madonas, tā kā mums vēl viens slēptais Madonietis. Kaut kāda trika. Verkolts Gulbens. Jā, trika te nav. Demskis ir no Liepājas. Viņš ir gan dzimis, gan audzis. Man neprasa, kā piedalēs. Tāds spēlēt Liepājās. Demskis ir, jā? Nu, drošāk. Droši, nebaidies. Sāk savu variantu. Kā tu jūti? Kas mums tur vēl vispār spēlē? Zīgis, Francis. Nu, Uģim tu zini dzimto pilsētu. Uģim zina Tukums. Nu. Streļakam tu zini. Streļakam Tālsi. Nu. Tā, kas Mās paliek latvieši. Dāvids, no kurienes? Dāvids ir Vangarš Siguldi, jā? Jā. Nu, kas mums tur vēl tādu? Man šeit jāatgriežas pie saknēm. Bērns, taču ne jau bērns. Bērns rīdzinieks. Pareizi, Ogrinieks, ko es runāju. Ogrinieks. Kas mums tur vēl ir? Bet tu jau esi tuvu, liekas. Kas tad vēl palicis? Tu biji ļoti tuvu. Tu jau biji. Pagdēmskis? Bija. Nu, bet pareizi. Rovskis. Liepāja arī sāc jaunu. Es taču teicu, reiz Dēmskis, jūs man nostād. Labi. Okay, tu neteici, tu tā kā jautājumu. Viss ļoti labi pieņem. Kurš ir komandas līderis izbraucētajās piezīmēs? Vidēji mačā vai kopā? Vidēji mačā. Vidēji nu, es pārbaudu. Mīsters V, protams, uzdod jautājumus. Es pieeju pie durvīm, pieklauvēju. Vidēji mačā varētu būt Osborns vai Zigmārs Raimo? Zigmārs Raimo vai Osborns? Skuja arī varētu būt, viņš daudz driblē. Jā, arī varētu būt. Gunters, man šeit nezinu. Zigmārs nemet daudz sodu. Domāju, tagad. Es teiktu, Osborns ļoti daudz sodu met. Nu, man liekas, ļoti daudz pārspēles var, bet daudz met. Es palieku pie vidēji mačā. Ja vidēji mačā, jā, tad... Es pie Osborna palieku. Zigmārs Raimo. Bet viņš tad izbraucēja incidentu, viņš sodiņas nemet daudz. Man šeit viņš ir šutur izbraucējis. Interes pēc tikai Osbornam var pačukstēt, varbūt Reinim priekšā. Producents var atsūtīs kādā brīdī. Baigā atšķirība nav. Vai Misters V, ja es nezinu, viņš ir nomodā. Tiešām ļoti. Nu, un pēdējais noslēdzošais. Jo mums tur būs jāpāriet uz vienu kategoriju, kuras spēlē precīzais metiens. Tā Uģīts iemet trīnīti, jā, pēdējo tur no 9-8 metriem. Viņš neko vispār nevarēja iemest, un tad beigās iemet, un mēs izlīdām. Jo tā bija līkme tev pagājušajā nedēļā. Zini, jā. Bet man liekas, kad mēs no 14 izlīdām uz 12, Uģis Pinet, protams, Uģis Pinet, jā, Uģis ielika, jā, nu, man prieks, kad kapteinis veidot iemet, un treneris arī viņam teica, Uģi, nu, jāiet, kaut kas jāiemet. Uģis izgāja iemet. Tā kā tā, nu, es nezinu, cik godams iztura eksāmeni, bet morolēs. Bet paldies, tiešām ļoti interesanti jautājumi. Redzēju, Artūr, ka faktiski apmeklēt katru spēli un skatoties katru spēli, pat, nu, nezinu tādas lietas, jā.